Esiet sveicināti Samantiņas pasaciņās. Turpinam sekot līdzi mazās raganiņas piedzīvojumiem. Atriebības plāni. Tas bija garš, nogurdinošs mājupceļš. Mazā raganiņa gāja 3 dienas un 3 naktis. 4. dienas rītā ar noberstām kājām un caurām pazolēm viņa pārnāca mājās. Tād nu pāri diezgan, mazo raganiņu sagaidīja Krauklis Abraksts, kas tupēja uz raganas mājas skursteņa un bija norūpējies viņu meklēdams. Kad Krauklis ieraudzīja mazo raganiņu, likās akmens noveļas no viņa sirds. Viņš izplata spārnus un lidoja viņai pretīm. Tev palaidnības vienprātā, viņš pārmeta. Dienām ilgi tu daudzies apkārt pa pasauli, bet es sēžu mājās un nezinu, ko lai iesāk. Viņš lēkāja no vienas kājas uz otru. Pēc kā tu izskaties? Vienos putekļos. Kāpēc tu klibo? Vai tu nāci kājām? Man šķita, ka tev līdzi bija slota. Bija, mazā raganiņa iestinējās. Bija? Abraksts ķērca. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka slotas vairs nav. Slotas? Vairs nav, mazā raganiņa atkārtoja. Tikai tagad Krauklis saprata. Viņš piešķieba galvu un sacīja. Tātad viņas tevi pieķēra. To jau varēja gaidīt. Būtu liels brīnums, ja viņas tevi nebūtu pieķērušas. Bet citu neko tu nebija pelnījusi. Mazajai raganiņai viss šķita vienaldzīgs. Galvā bija tikai viena doma – gulēt. Viņa iekliboja istabā un nokrita gultā. He! Sašuts iesaucas Abraksts. Vismaz putekļainās drēbes varēja novilkt. Taču viņa jau šņāca. Viņa gulēja kā lācis un pamodās tikai nākamās dienas rītā. Kad viņa atvēra acis, Abraksts tupēja uz gultas gala. Vai izgulējies? Puslīdz, mazā raganiņa sacīja, oi, un nožāvājās. Tad mēs varbūt beidzot dabūsim zināt, kas noticis. Vispirms paēdīsim brokastis, mazā raganiņa norūca. Ar tukšu vēderu nav nekāda stāstīšana. Viņa ēda daudz un ilgi, un kad viņa pēc labākās gribas vairs nespēja ieēst, viņa pastūma šķīvi sāņus un stāstīja. Par spīti tavai vieglprātībai tev tomēr ir laimējies, stāstījumu noklausies, sacīja Krauklis. Tagad tikai neaizmirsti līdz nākamajam gadam kļūt par labu raganu. Pacentīšos, viņa apsolīja. Kopš šī brīža es vingrināšos nevis 6, bet gan 7 stundas dienā. Bez tam es darīšu vēl ko citu, kaut ko tikpat svarīgu. Ko tad? Mazās raganiņas sejā savilkās krunkas, viņas skatiens bija ļoti dusmīgs. Uzsvērdama katru zilbi, viņa paskaidroja. Es atriebšos. Kam? Krustmātei Rumpupelei. Tā vellata taču pie visa vainīga.
Viņa mani nosūdzēja citām raganām, tikai viņa. Viņai es varu arī pateikties par noberstajām kājām un caurajām pazolēm. Kurš tad sarīdīja raganas pret mani? Kurš visvairāk uzstāja, ka virsraganai mani jāsoda? Arī ar slotu vēl nepietika, viņai vēl vajadzēja bļaustīties. Protams, sacīja Krauklis, tā bija īsta nekrietnība no viņas puses, taču atriepties. Es viņai piebūšu cūku šņukuru, mazā raganiņa šņāca, un ēzeļa ausis un teļa kājas, pazodē kazas bārdiņu un rotas vietā ap kaklu govu sasti. Govu sasti un kazas bārdiņu Abruks paklusām pārjautāja. It kā tu vecajai krusmātei varētu pāri nodarīt. Viņa taču ir ragana, tāpat kā tu, un viņai pietiks ar vienu rokas mājienu, lai visu atkal noburtu nost. Tev tā liekas? Mazā raganiņa saprata, ka šoreiz ar ēzeļa ausīm teļa kājām nebūs nekas līdzēts, un atbildēja, lai nu paliek, gan man iešausies prātā vēl kas labāks. Kaut kas tāds, ar ko krusmāte Rumpumpele tik lēti netiks galā. Vai tev tā nešķiet? Iespējams, Abraks atteica, tikai man bail. Vai to ļaunumu, ko tu nodarīsi negaisa raganai Rumpumpelei, tev nevajadzēs rūgti nožēlot. Kā lai to saprot, mazā raganiņa pārsteigti iesaucās? Tu taču virsraganai apsolīji kļūt par labu raganu, un labas raganas, man liekas, nedrīkst darīt nekā ļauna. Labāk izmet tādas domas no galvas. Mazā raganiņa nedroši palūkojās uz Kraukli. Vai tu runā nopietni? Protams, sacīja Abraks, tavā vietā es vēl par to padomātu. Paldies, ka klausījāties. Tiekamies